Piltenes jauniešiem sekums ir ļoti augstas, un mēs ļoti priecājamies, ka novada jaunieši pie mums nāks mācīties. Un mēs gribam, lai sekums un viņu motivācija ir tikpat augsta. Es esmu stāvkrasts, te redzēt var tālu, gan jūru un kuģus, gan mēnesim bālu. Es esmu mēle, man runā caur krusu, caur lielvārdes rakstiem, bet reizēm ciest klusu. Es esmu Edīta Dzirniece, Piltenes pamatskolas direktore. Katram bērnam ir nepieciešama izglītība, un mēs kā vecāki un skolotāji vēlamies dot saviem bērniem labāko, lai mūsu skolēni varētu tiekties uz izcilību. Kas man ir Piltenes pamatskola? Pirmkārt, es esmu Piltenes vidusskolas absolvente. Mani bērni ir absolvējuši Piltenes skolu. Mani draugi ir arī absolvējuši Piltenes vidusskolu, un vairāki mani kolēģi arī ir šīs skolas absolventi. Tā kā es varētu teikt, visa mana dzīve ir Piltenes skola. Neapkalts, viss tikko sācies, galva reips, cik viss ir balts. Nepiebradāts, nepiestaigāts, pakām ziemas salds. Viss tikko sācies, viss no jauna atkal dzimst. Baltos miltos, baltas rokas nekad nenorimst. Baltā lapā tinte rakstīs jaunu sākumu. Baltā mutē mēle runās baltu valodu. Liec laimīņa baltu ziedu. Mazajā ir rociņā, lai ir balta tā dzīvīte, kura būs jādzīvo. Es esmu Sabīna Ozoliņa, Piltenes pamatskolas šī gada 9. klases absolvente. Piltenes pamatskola šajos 9 gados ir kļuvusi kā manas otrās mājas. Šeit es esmu augusi, mācījusies un pilnveidojusies ne tikai kā skolēns, bet arī kā cilvēks. Šeit es pirmo reizi iemīlēju sportu un dejas, ieguvu jaunus draugus, kā arī daudz neaizmirstam atmiņu. Mēs, skolēni, esam arī atbildīgi par skolas dzīves izveidi. Mēs 1. septembrī ievedam pirmklasniekus, kuri ir nobijušies un bikli, taču mēs esam, es tā domāju, ka arī viņu piemēri, kā tas būs tālāk. Jo mēs vienmēr paši arī atceramies, kā tas bija mūsu 1. septembrī, kad mēs paši nobijušies nācām iekšā skolas lielajās durvīs un nezinājām, kas notiks tālāk. Skola dod iespēju realizēt savus idejas un attīstīt arī pašiem savus talantus. Piemēram, es esmu gan vadījusi, gan piedalījusies pasākumu organizēšanai, kas man gan ļoti patika, gan arī padavās. Es esmu piedalījusies Erasmus Plus programmās, kur mēs varējām savu skolas vārdu nest arī uz citām valstīm. Un, protams, arī skolēnu pašpārvalde, kurā mēs varējām organizēt dažādus pasākumus un vispārīgu skolas dzīvi. Mans vārds ir Ieva Jurava, un es esmu Ventspils valsts 1. ģimnāzijas direktore. Tas, ko es arī šajā laikā ievēroju, ka Piltene ir vieta novadā, kur ir ļoti aktīva pilsoniskā kopiena, un viņas pilsoniskā līdzdalība ir ļoti aktīva, un tas priecē, un tas tiek nodots paudžu paudzēs. Tā kā līdz ar to tie jaunieši arī, kas ir šo aktīvo pilsoņu vecāki, bērni, viņi arī tad veido šo te nākošo pilsonisko kopienu Piltenē. Un par to ir ļoti liels prieks. Viennozīmīgi, ja viņi redz savos vecākos šo pilsonisko aktivitāti, viņi viennozīmīgi arī mēģina līdzināties viņiem. Un līdz ar to tas jau arī ir mūsu tas mērķis izveidot šo te stipru Latvijas sabiedrību. Izglītības sistēmu veido 3 komponenti – skolotājs, skolēns un vecāks. Tikai miedarbojoties šiem 3 komponentiem, mēs varam sniegt labu izglītību skolēniem. Un es domāju, ka mūsu skolā tā arī ir. Mēs ļoti labi sadarbojamies ar vecākiem. Pagājušajā mācību gadā mēs ieviesām akciju Skola bez mobīliem telefoniem. Un jāsaka godīgi, šo akciju mēs nebūtu varējuši realizēt, ja mums palīgā nenāktu vecāki. Vēlreiz paldies vecākiem! Kopā mēs varam izdarīt daudz. Mans vārds ir Madara Šterna Matisone, un es esmu Piltenes pamatskolas absolvente. Es strādāju šeit kā skolotāja, un šeit mācās arī mana meita. Tāpēc šī skola man ir īpaša.
Runājot par sadarbību starp skolotājiem un skolēniem, es teiktu, ka pats galvenais ir savstarpējā cieņa. Un šī savstarpējā cieņa sākās jau ieejot pa skolas durvīm. Pēc tam tā turpinās gaiteņos, ēdamzālē, un tikai beigās mēs nonākam klases telpā. Mācību darbā nedrīkst aizmirst par stingrību, par disciplīnu, bet, lai šo mācību darbu padarītu interesantāku gan skolotājiem pašiem, gan arī skolēniem pašiem, vienmēr es iesaku skolotājiem un es pati pielietoju humoru. Un ar humoru izjūtu mūsdienu jauniešiem viss ir kārtībā. It īpaši, man šķiet, Piltenes pamatskolas skolēniem ir superīgs humors, mēs varam pajokot, pasmieties un pēc tam atgriezties atpakaļ pie mācību darba. Un šeit liels paldies ir jāsaka arī ģimenei, arī vecākiem, jo tā ir vide, no kuras nāk šie te gudrie, humoristiskie bērni. Paldies jums! Viens lielisks piemērs, kas parādīja fantastisku sadarbību starp skolotājiem un skolēniem, jau 3 gadus ir Erasmus Plus projekts, kurā mēs dodamies 2 skolotāji un vairāki bērni kopā. Šie skolēni lieliski var parādīt savu patstāvību, savu atbildību un visas šīs te fantastiskās lietas, ko viņi ir apguvuši ģimenē. Izglītība nav sagatavošanās dzīvei. Izglītība ir pati dzīve. Nāc un pievienojies Piltenes pamatskolā, mēs tevi gaidām. Es esmu akmens, stipra robežu zīme, varbūt reiz jauns rainis, mani dzejolī rīmēs, un ja esmu cilvēks ar latvisku liesmu, mani pamati spīdis, sirds balss un dziesma.